Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs kopīgi pārdomāsim Dieva vārdus no Marka evaņģēlijas 7. nodaļas. No turienes Jēzus aizgāja uz Tīras apvidu. Iegājis kādā namā, viņš negribēja, ka to kāds uzzinātu, bet nevarēja palikt apslēpts. Jo kāda sieviete, kuras meitiņai bija nešķīsts gars, izdzirdusi par viņu, tūlīt nāca un krita pie viņa kājām. Šī sieviete bija grieķiete no Sīrijas fenikiešu dzimtas un lūdza Jēzu, lai viņš izdzen dēmonu no viņas meitas. Un viņš tai sacīja: ļauj, lai vispirms bērni tiek pabaroti, jo nav labi atņemt maizi bērniem un nomest sunīšiem. Bet viņa tam atbildēja: jā, kungs, bet sunīši zem galda ēd no bērnu druskām. Tad viņš tai sacīja: šo vārdu dēļ ej, dēmons ir izgājis no tavas meitas. Savās mājās nogājusi, viņa atrada meiteni gultā mierīgi guļam, un dēmons no viņas bija izgājis. Āmen. Nāc, kungs Dievs, nāc pie katra no mums un svētī mūsu tavu vārdu patiesībā. Svētī, kungs, caur savu svēto garu, ka mēs katrs sadzirdam to, ko tu mums vēlies pasacīt. Svētī mūsu patiesībā, jo tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Sēdieties. Mēs šodien ieskatīsimies tēmā, ar kuru var nonākt divās galējībās. Pirmkārt šo tēmu ignorējot, vai otrkārt tieši otrādi pievēršot tai par daudz uzmanību. Un runa ir par Dievam naidīgo pusi, par vēlnu un viņa pulkiem, citiem vārdiem, par kritušajiem eņģeļiem un viņu darbību. Kā jau tikko minēju, tad tā ir liela kļūda, ka šo tēmu vispār neņem vērā vai arī aiztulko pavisam prom. Un liela kļūda ir tajā, ka vēlnam un viņa dēmoniem pievērš par daudz lielu uzmanību. Tāpēc savā ticības dzīvē pret šo realitāti ir jāatrod veselīgs līdzsvars. Jā, kaut kas mums par šīm lietām ir jāzina. Jā, tās nav jāignorē, bet nav jābāž savu degunu tur, kur Dievs to ir aizliedzis. Jo šajās lietās mēs varam iedziļināties tikai tik daudz, cik mums to atļauj svētie raksti. Ne vairāk un ne mazāk. Un tagad, turpinot izvērst šo tēmu, es vēlos pievērst mūsu uzmanību tēvreizes teksta vārdiem. Tēvreizes tekstu iesākam ar vārdiem mūsu Tēvs debesīs, bet tēvreizi noslēdzam atpestī mūs no ļauna. Tēvreizes iesākums pievērš mūsu uzmanību Dieva Tēva personai, bet tēvreizes noslēgums pievērš mūsu uzmanību Dieva ienaidniekam vēlnam. Un te es gribu norādīt uz vienu lietu, kuru varbūt jau jūs esat dievkalpojumos pamanījuši, ka es lūdzot tēvreizi mēdzu sacīt nevis atpestī mūs no ļauna, bet gan atpestī mūs no ļaunā. Ierasti ir sacīt atpestī mūs no ļauna. Citiem vārdiem, Tēvs atpestī mūs no visām ļaunām lietām, kas varētu mūs skart. Bet Mateja evaņģēlija oriģināla tekstā, kur atrodam tēvreizes tekstu, tur nav lietots vārds ļauns, jeb ļaunas lietas, bet ļaunais. Atpestī mūs no ļaunā, no ļaunās personas, jeb vēlna. Tāpēc precīzāk būtu lūgt un sacīt atpestī mūs no ļaunā, nevis atpestī mūs no ļauna. Jo ar šādu lūgšanu mēs trāpām pa ļaunuma avotu.
vēlnu, un jā, mēs arī tad pieturamies pie precīzāka teksta tulkojuma. Un šeit tā vienmēr gribas piebilst, ka arī šeit vēlns daudzus gadus mūsu tautā ir aizbeidzis tulkojumā. Bet šādu iespēju mēs viņam nedosim, un tāpēc es aicinu droši tēvreizē sacīt, atpestī mūs no ļaunā. Tātad mūsu populārākā paša Dieva dēla dotā lūgšana norāda uz divām realitātēm. Vienā pusē ir Dievs Tēvs, kuru mēs pielūdzam Kristus vārdā un Kristus dēļ, bet šīs lūgšanas otrā pusē ir Dieva ienaidnieks vēlns, kur mēs saucam, lai Dievs atpestī mūs no viņa uzmākšanās un darbības. Dievs Tēvs ir par mums, bet vēlns, protams, darbojas pret mums. Dievs Tēvs ir par mums un ir visa labā devējs, tāpēc arī mēs sakām, lai viņa valstība nāk un viņa prāts, lai notiek. Jo Dieva labais prāts ir mūs glābt, svētīt, mīlēt, apdāvināt, iedvesmot, piedot, kā arī pasargāt no visa ļaunā, jeb vēlna varas. Savukārt, vēlna griba ir tikai viena – postīt, zakt, melot un nokaut. Jā, šeit ir teiciens, kur es šad tad mēdzu izmantot, ka jā, Dievs mūs pasargā no vēlna, taču arī vēlns neguļ, un viņš mūs cenšas visādos veidos pasargāt no Dieva. Bet es ļoti vēlos, lai mēs pamanām, ka starp šīm divām realitātēm, starp Dievu un vēlnu nav kādas pelēkās zonas. Diemžēl nav tā, ka vieni cilvēki pieder Dievam un citi vēlnam, bet citi atrodas kaut kur pa vidu. Tie saka, ka viņiem viss vienalga, viņi netic ne Dievam, ne vēlnam, un tāpēc šīs lietas viņus neskar. Un ak vai kā skar. Pat vairāk nekā viņi paši to domā un saprot, jo bieži vien šādu pelēko zonu ļaužu dzīves vēl spilgtāk atklāja to, ka viņi pieder vēlnam. Tātad šajās lietās, lai kā mēs to varētu gribēt, nav pelēko zonu. Ir viena garīga realitāte, mūsu Dievs Tēvs, kas ir par mums, un ir otra garīga realitāte vēlns, kas ir pret mums. Ir skaidrs, ka šīs tēmas uzreiz jau rada daudz visādas jautājumus, bet vienmēr jau jāskatās, vai mūsu daudzie jautājumi par garīgām lietām nav neticības pazīme. Vien tāda vēlēšanās pamatoti vai puspamatoti aizbēgt no Dieva žēlastības. Tāpēc mēs dosimies tālāk šīs dienas svētdienas tekstā. Mūsu šīs dienas svētdienas teksts no Marka evaņģēlija runā par kādu notikumu, kad kāda sieviete izdzirdējusi par Jēzu, tūdaļ nāca pie viņa un krita pie viņa kājām. Mēs nojaušam, ka kaut ko tādu darīt liek tikai liela vajadzība. Tādās ikdienas sarunās neviens pie Jēzus kājām nekrita. Un tā šī sieviete, grieķiete no fenikiešu dzimtas, tā nāca pie Jēzus un krita pie viņa kājām un lūdza, lai viņš izdzen dēmonu no viņas meitiņas. Te rodas pirmais jautājums, kā šī sieviete vispār kaut kā tādā ir iekūlusies, kam viņas dzīvē ir jānotiek tādam, lai viņas meitā iemiesotos dēmons. Un šeit atbildi mums pasaka priekšā šīs sievietes izcelsme. Mums tiek norādīts, ka viņa nepieder pie Dieva tautas, bet gan ir grieķiete no Sīrijas fenikiešu dzimtas. Un tas norāda tikai uz vienu. Šī sieviete noteikti praktizēja savu tautas reliģiju, dažādus rituālus un iespējams vēl daudz ko citu, ko mēs varētu nosaukt par buršanu un maģiju. Taču šī viņas ticība, jeb
māņticība un visi rituāli reiz atklājās visā to skaudrumā un ļaunumā. Mums netiek atklāts precīzi tas, ko viņa ir darījusi, bet mēs uzzinām, ka šīs sievietes meitiņā ir iegājis dēmons. Viņas meitiņa ir kļuvusi dēmona apsēsta. Un tad, kad tas notiek, tad to, protams, var pamanīt. Un to ar nekādu psihisku saslimšanu sajaukt nevar. Jo mēdz būt arī tā, kad šo fizisko apsēstību pavada dažādas paranormālas parādības. Tā tas bija toreiz, un tas nav mainījies līdz pat šim brīdim, ka tur, kur cilvēki praktizē tādas lietas, kuras ir Dievs aizliedzis, tā tūdaļ klāt ir ne jau kādi labie, baltie eņģelīši, kādi labie gariņi, bet gan dēmoni visā to nešķīstībā un ļaunumā. Tā kā mūsu vidū šodien ir bērni, es tā kā negribu aizrauties ar daudz un dažādus spoku stāstu stāstīšanu. Bet arī mūsdienās daudzreiz lietas notiek, kā teikt, pilnīgi pēc grāmatas. Cilvēki atnāk pie mācītāja un sūdzas par kaut kādām paranormālām aktivitātēm viņu dzīves vietās vai viņu dzīvēs. Un tad visbiežāk jau noskaidrojas tas, ka tur ir kāds nodarbojies ar okultismu. Ir mēģinājis kaut ko burt vai kādus gariņus pasaukt, tikai tāpat joka pēc. Un tad jau nereti šie gariņi atnāk, bet projām jau tā viņi neiet. Bet mūsu šīs dienas pēdējie teksts mums māca vēl kādu būtisku lietu. Ja kāds ar šīm aizliegtajām lietām nodarbojas, tad varbūt tā, ka tas trāpa ne jau pašam šim cilvēkam, bet gan citiem. Šajā gadījumā mūsu spēļu tekstā, ko lasām, dēmons bija iegājis grieķietes meitiņā. Lūk, šādas citreiz pavisam nevainīgas spēlītes ir spēlītes ar tādu uguni, kuru cilvēki nespēs kontrolēt. Apdegs paši, un pats ļaunākais var apdedzināt nevainīgus bērnus. Un tā arī reiz kāds mācītājs, kur es pazīstu, stāstīja, ka reiz pie viņam ir griezusies kāda jauna sieviete un stāstījusi, ka viņas bērniem notiek nesaprotamas lietas. Bērns ir nervos, nemierīgi guļ un stāsta par kādu melnu būtni, kas pastaigājas pa istabu. Un tā vārds pa vārdam noskaidrojās, ka šī bērna vecmāmiņa bija devusies pie kaut kāda dziednieka. Un, kā teikt, bija paķērusi arī bērnu līdzi, lai arī viņam uzliek rokas. Bet, diemžēl, šāds apmeklējums beidzās ar to, ka bērnam līdz uz māju atnāca kaut kas tāds, kam tur nevajadzēja būt. Bet jautājums, ko tad darīt šādos gadījumos? Vai sieviete teica Jēzum, lielais skolotāji, nāc un iesvētī manu māju, vai palūdz Dievu par manu meitiņu, uzliec baznīcā par viņu svecību. Nē, nekas tāds nebija, bet mūsdienās cilvēki kaut kā tā domā. Ja mājās notiek kādas paranormālas lietas, tad māju vajag iesvētīt, vajag varbūt baznīcas svecītes padedzināt, varbūt kadiķīti pakvēpināt, svētīto ūdeni pa stūriem pašrakstīt. Bet visas šīs lietas neko nelīdz. Tās visiem vēlniem ir vislabākā anekdote, ko var izstāstīt. Un tās vienkārši ir šausmas un briesmīga pievilšana, ka vēlns jau tā cilvēkus nomācis, liek viņiem vēl iekrist tālāk dziļākā reliģiskā maiticībā. Padzen mani ar mājas iesvētīšanu. Padzen mani ar baznīcas svecītu vai svētīto ūdeni. Jā, tas taču darbojas. Un visi vēlmi smēj par to.
Jā, bet kas tad palīdz? Šīs dienas peļķa tekstā grieķiete nāca pie Jēzus un krita pie viņa kājām un lūdza pēc palīdzības. Tad mēs varētu domāt, ka lūgšana Jēzum palīdz. Kā lasām, tad arī šis nebija īstais brīdis, kad Jēzus palīdzēja. Bija tā, ka sieviete nāca un lūdza pēc palīdzības, bet Jēzus viņu noraidīja. Viņš teiktā pavisam zīmīgi sacīja: ļauj, lai vispirms bērni tiek pabaroti, jo nav labi atņemt maizi bērniem un nomest sunīšiem. Par šiem Jēzus vārdiem varētu vēl kādu citu sprediķi sacīt, bet doma īsumā šeit ir tāda, ka Jēzus sevi kā dzīvības maizi ir gatavs pasniegt tikai tiem, kas pieder viņa tautai, nevis tiem, kuri praktizē citus garīgumus un pielūdz dēmonus. Bet tad seko sievietes atbilde: jā, gan, kungs, bet sunīši zem galda ēd no bērnu druskām. Ar šiem nozīmīgajiem vārdiem šī sieviete paliek pazemības stāvoklī. Viņa apstiprina: jā, es esmu nešķīsta. Es esmu cienīga saņemt tikai druskas no Dieva žēlastības. Kungs Jēzu, man nekas nepienākas. Es to apstiprinu, bet es tāpat ceru uz tevi. Un tad seko Jēzus vārdi. Šo vārdu dēļ ej, dēmons ir izgājis no tavas meitiņas. Atrisinājums atbrīvošanai no dēmona varas bija pazemīga lūgšana un grēksūdze. Šīs un tikai šīs lietas palīdz pret vēlnu un visiem dēmoniem. Visas citas ir vien tāda spēlīte, par kurām visi vēlni iesmēj. Bet, kad cilvēks pazemībā nāk Dieva priekšā un sūdz savus grēkus, nosauc tos vārdā, tur šādas lietas patiešām visiem vēlniem dedzina astes un tiem ir jāmūk. Bībelē Jēkaba vēstulē lasām: tad nu pakļaujieties Dievam un stājieties pretī vēlnam, un tas bēgs no jums. Vēlns būdams ļoti lepns gars, necieš pazemību. Pazemīga cilvēka sirds, kas staigā pazemībā Dieva priekšā, viņam rada mokas un sāpes. Kad cilvēks ir lepns un augstprātīgs, tādu cilvēku viņš ir gatavs saukt par savu brāli un māsu. Tad ko mēs gribam darīt? Mēs Dievu ienaidnieku iepriecināsim, ļausim viņam mūs pasargāt no Dieva. Es domāju, ka nekādā gadījumā mēs pazemībā pakļausimies Dievam un stāsimies pretī vēlnam. Mēs droši un ar prieku lūgsim: mūsu Tēvs debesīs, atpestī mūs no ļaunā. Un lai tas tā mūsu dzīvēs patiešām arī notiek. Lai Dievs pasargā mūs un mūsu bērniņus, bet arī, protams, paši nelīdīsim tādās lietās, kuras Dievs ir aizliedzis. Lai mūs svētī uztur un pasargā visu varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen.